Debesu māmuļai bija divas meitas – Rītausma un Vakarblāzma, abas skaistas, neatkārtojamas. Rītausma modināja putnus, debesu pamali iekrāsoja zeltaini maigu. Tumšie meži likās, ka ir pilni ar zelta kristāliem, viss zaigoja. Dusošās pļavas atvēra savas smilgu skropstas, kurās vēl bija nakts rasainie sapņi. Migla savu samtaino plīvuru lēni bez steigas satina vālā, lai to vakarpusē atkal liktu žāvēties. Rītausma noglāstīja katru, ko satika ceļā. Mosties, laiks celties, jauna diena ir dzimusi, viņa čukstēja katram. Caunai, līkajā priedē, kura kā brūns zīda pavediens vijās starp zariem. Vanaga dusošajiem spārniem, kas gatavi būs šķelt debesu tālo pamali. Aļņa iespaidīgajiem ragiem, kas nakts mierā bija pārvērtušies. Tajos zirnekļa tīkls, kā kartes zīmējums, bija savijies starp ragu žuburiem. Rītausma nāca tik klusi, ka steidzīgāks dabas baudītājs šo maģisko brīdi pat nepamanītu. Mirklis, un pasaule jau modusies. Tikpat prasmīga bija otra māsa, Vakarblāzma. Noglauda koku spurainās galvas, liekot strauta ūdensritai lēnāk plūst. Nesteidzīgi modināt dusošo pūci, lai tā savas rozīnu acis vernu vaļā. Kā Ziemassvētku rotājumi, dziļākajā alā karājās sikspārņi. Pat tur Vakarblāzma neaizmirsa ieiet un aicināt nakts lidoņus izvingrināt spārnus. Vakarblāzma prasmīgi sārtā plīvurā iekrāsoja miegā grimstošos un jauniem nakts darbiem augstošos. Šo visu viņa veica, kā sagatavi draudzenei naktī. Mēnesis bija viens no retajiem, kurš varēja satikt gan Rītausmu, gan Vakarblāzmu. Kad draudzene nakts jau sāka slēgt ārā zvaigžņu spuldzes, liekot Rītausmai saprast, ka ir jau viņas kārta, tad mēnesis kā ziņkārīgs jauneklis vēl palika debesu pļavā. Patika viņam Rītausma, jauna, neskarta, zeltaini gaiša, un mēnesis piemiedza viņai ar aci. Tas būtu melots, ja Rītausma apgalvotu, ka tas viņai nepatika. Likās, ka Rītausmas vaigos iesitas sārtums, tāds pats kādu māsa Vakarblāzma kaisa pār laukiem. Kad Vakarblāzma vēl pārmija ar miglu, kur un cik daudz žāvēt miglas plīvurus, lai tajos nesapinas draudzene nakts, tad līdz galam neieturēja zvaigžņu putekļu maltīti, mēnesis jau sēdēja savā mākoņu krēslā un koķeti smaidīja otrai māsai, Vakarblāzmai. Šo mēnesi simpātijas žestu, kas gāja pie sirds Vakarblāzmai, varēja skaidri saprast, jo pamala iekrāsojās tumši sārta. Debesu māmuļa savā mūžā bija daudz pieredzējusi, dažādus notikumus. Juta, ka šim simpātiju trīsstūrim sekas nebūs labas. Mēnesis savu dubulto deju turpināja ilgi. Valdzināja gan Rītausmu, gan lika piesargt Vakarblāzmai. Draudzene nakts jau nojaušot ko nelāgu, mēģināja būt kā diplomāts starp abām māsām. Tās tik atmeta rasas pilieniem un turpināja baudīt mēnesi saldos čukstus. Kad tas jau bija aizgājis par tālu, tad debesu māmuļa saprata, ka viņas padomi netiek ņemti vērā. Tad lūgumu izteica naktī, lai tā dara ko lietas labā. Draudzene mēģināja ar
sūtīja smagas mākoņu grēdas, lai tās aizsedz viltnieku mēnesi. Bet viņš tik viegli nepadevās, izlīda no tumšajiem mākoņiem un lūrēja, kaut ar vienu aci. Tad nakts sūtīja attālos radiniekus, pērkonu un zibeni. Tie abi bija jauni un karstasanīgi, kā tik var ar kādu izvicināt dūres. Tād no abi plosījās pa tumšo sabangoto debesu jūru. Mēnesis ielīda savā mitekļa dziļākajā istabā, nogaidīja, kad šie abi nolaidīs tvaiku. Kad bez spēka pērkons un zibens nokrita ozola pazarē, tad mēnesis izlīda no savas slēptuves un svilpodams devās pie savām izredzētajām. Jau varēja manīt, ka mēnesis spēki zūd, jo kurš tad var divas skaistules vienlaicīgi lenkt? Tāpēc mēnesis nolēma, ka kādu rītu izlaidīs un pakavēsies pie vakarblāzmas, atstājot rītausmu gaidītājas lomā, un otrādāk savu tikšanās kārtu, lai pagaida vakarblāzma. Māsas bija neizpratnē, kas noticis, ka mīļotā nav pie debesīm. Neziņa un greizsirdība abas pārņēma. Biežāk rītausma atļāva miglas savus plīvurus atstāt, lai žūst. Aizmirsa pamodināt tālāko apkārtni. Galvu atgāzusi, rītausma skatījās tālēs, cerot ieraudzīt mēnesis smiedzošo aci. Arī vakarblāzmai neklājās vieglāk. Piemirsa noglāstīt zāles stiebrus, pateikt ar labu nakti zivju saimei upes dzelmē. Mēnesis rotaļāšanos ar māsām nespēja noskatīties uzticīgais puisis Pļavas Cīrulis. Tāpēc viņš izdomāja, kā palīdzēt rītausmai un vakarblāzmai. Lādzīgais Cīrulis nolēma rakstīt vēstuli, kurā tad nāktu gaismā patiesība par mēnesis plašo sirdi. Cīrulītis kā vēstuļpapīru izvēlējās Rudzu lauku, kur bieži veda pastaigā savu ģimeni. Plāns bija tāds: no Rudzu graudiem saliks svarīgo vēsti, lai to var izlasīt. Bet Cīrulis nepadomāja vienu lietu, ka no tālā debesu juma arī mēnesis ziņojumu saskatīs. Cīrulis savu darbu paveica un priecīgs devās pievērt acis. Iznācis debesu dārzā, mēnesis ieraudzīja, ka Rudzu pļavā kāds ir atklājis viņa negodīgo nodomu. Lai varētu turpināt savu riestadeju starp abām māsām, mēnesis izdomāja, ka talkā var pasaukt zvaigznes. Viņš tās sameta Rudzu pļavā, izjaucot Cīruļa labo nodomu. Patiesības nākšana gaismā bija novērsta, un mēnesis atvieglot atlaidās piena ceļa šūpuļtīklā un lēni aizkūpināja meteorīta pīpi. Otrā rītā Cīrulim pat aizmirsās rīta dziesma. Visa Rudzu pļava izteikti zilās puķēs. Nav vairs nevēsts, ka tur bijusi atstāta svarīgā ziņa. Vēl joprojām ir rīti, kad mēnesis laiza rītausmas vaigu, un vakaros pirms atnāk nakts draudzene uzsit sārtumu vakarblāzmas vaigos. Līdz šai dienai māsas pat nenojauš par mēnesis uzmanības apliecinājumiem starp abām. Varbūt kāds mācējs izlastīja starp zilajām rudzupuķu rindām Cīruļa atstāto ziņu abām māsām. Zilās zvaigznes, kuras sabēra mēnesis. Rudzupuķes. Šo pasaku sacerēja un ierunāja Dace Veikša.